No garīgā līdz materiālam. Ar Līgu Leitāni. Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece, uzņēmēja un finanšu konsultante. Viesis Ivo Pavlovičs, Pēterupes, Saulkrastu un Skultes drauģu mācītājs. Labvakar! Un atkal mēs šodien vakarā tiekamies ar mācītāju Pavloviču Ivo, ar kuru mēs pārunāsim dažādus jautājumus. Bet šodien mēs runāsim un vairāk mēs pieskarsimies izglītības jautājumiem un tieši tādā kontekstā par šī brīža izglītības ietekmi un kā tā var ietekmēt mūsu sabiedrību nākotnē. Kāda ir loma audzināšanai, kādas problēmas mēs šobrīd ģenerējam rītdienai un ko mēs varam sagaidīt tātad nākotnes kontekstā. Un šeit es minēšu to vienu no notikumiem, kas bija pavisam nesen Daugavpilī, kad jaunu skolotāju strādājot skolā, tika provocēta tik tālu, lai viņa patiesībā varbūt drusciņi jau būtu tā skarbāk pateikt un skarbāk rīkotos, jo pieprasīja, lai skolnieks vienkārši savāc šos te savu netīrību, ko bija piemētājis uz grīdas, un tā vietā tātad šie skolnieki bez jebkādas, pietātes pret šo skolotāju sāka rīkoties un sāka provocēt, lai patiesībā novestu šo skolotāju līdz kaut kādai, rīcībai, kuru varētu tad teikt, tā nedrīkst darīt. Un tad, ir šeit jautājums vai tagad ar šādu pieeju, kad mēs nepieprasam skolniekiem sakārtot savu darba vietu, kas ir skolā, tātad notīrīt tāfeli, sakārtot aiz sevis, ja skolnieks var atļauties pilnīgi visu, un skolotājs ir pārvērsts par patiesībā beztiesīgu būtni, jo viņiem ir tikai jāklanās un visu, un rezultāts bija tāds, ka Daugavpilī uzreiz direktori atlaiž šo skolotāju no darba, un viss, un tātad jautājums, kādu morāli mēs šādā veidā nesam, vai tiešām šī necieņa pret arī citu paaudzes cilvēku, pret to, ka tev liek izdarīt, un tas būtu pilnīgi cilvēciski normāli, ko tad šādas te mūsu piedzīvojumi, redzējumi arī šiem jauniešiem, kas ar viņiem notiek. Un te ir jautājums jau tālākais, ko mūsu sabiedrība, ko mēs Latvijā varam sagaidīt tādā gadījumā no jaunās paaudzes, ja jaunā paudze tiek apzināti vesta uz to, ka viņu vietā aiz viņiem kāds notīrīs, aiz viņiem kāds sakārtos, viņiem ir tikai tiesības, bet pienākumu nav, vai šī pārprastā demokrātija patiesībā nav arī kaut kādu diezgan nopietnu seku priekšnesesis. Un tad jautājums ir laikam pavisam it kā varbūt vienkārši un tajā pat laikā sarežģīts. Tad ko mēs varam sagaidīt sabiedrībā nākotnē un kam mums ir jāgatavojas, ja mēs šādā veidā šo te audzināšanas procesu, jeb pareizāk sakot, neveicam, jeb mēs tikai izglītību dodam, kas mūs sagaida? Lūdzu. Mācītāji, jums ir pieredze un jūs redzat tās situācijas, kur nāk jums arī ar šie vecāki ar savām problēmām un dažreiz prasa iespējams, ka jums padomu. Jūs redzat to, kas notiek sabiedrībā. Mēģiniet mums dot šo te, kā saka, to redzējumu, ko mēs varam darīt, ko mēs varam sagaidīt, kam mums būt gataviem. Varbūt pat nemaz nebrīnīties, vienkārši pieņemt to, ka tas var tā attīstīties, jo gluži vienkārši mēs šobrīd ar šo te pienākumu neesamību, bet tiesību esamību bērnu līmenī, un arī jauniešu līmenī, mēs kaut kur noteikti acīm redzot kaut kur ejam kaut kādu ceļu. Jā, sveicināti šai raidījuma klausītāji. Un pagājušajā tikšanās reizē mēs aizskārām to tēmu par mācībām, par izglītību. Un es esmu saistīts ar izglītības jomu tādā veidā, ka man ir 5 bērni.
no kuriem viens vēl nemācās. Viņš ir 3,5 gadus vecs, nemācās, es domāju, mācību iestādē. Pārējie bērni kaut ko mēģina mācīties un pilnveidoties, un līdz ar to man ir zināms priekšstats par skolu, par izglītības procesu un iesaistīšanos tajā. Kopā man ir tātad 5 bērni, kuri ir mācījušies, un daži arī mācās ne tikai par izglītojošā skolā, bet arī mūzikas skolā. Un tādēļ, ja tā var teikt, man ir priekšstats kā tēvam, un savulaik esmu iesaistījies arī skolas darbībā. Saulkrastu vidusskolā darbojos Saulkrastu vidusskolas skolas padomē, un vairākus gadus bija arī Saulkrastu vidusskolas skolas padomes vadītājs. Lūk, līdz ar to man ir tāds zināms priekšstats izveidojies par izglītības sistēmu kā tādu. Un, protams, es pats esmu mācījies citā laikā, citā izglītības sistēmā, tie bija padomu laiki, un man ir iespēja salīdzināt to, kā tas bija tad, kā tas bija manā bērnībā un tad agrā jaunībā, jo jau vidusskolas laikā sāku mācīties jau brīvās Latvijas laikā, faktiski brīvā Latvijā. Līdz ar to man ir, kā saka, arī tāda šīs izglītības sistēmas pārmaiņu pieredze arī. Tā personiskā pieredze. Un izglītība ir ļoti liela nozīme, un ir skaidrs, ka bērnam ir jāmācās, jāapgūst atbilstoši prasmes un iemaņas, jāiegūst zināšanas, un paldies Dievam, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kurā izglītība ir obligāta. Tas nozīmē, ka, lai tu izaugtu bez izglītības, lai tu izaugtu bez kaut kādām elementārām prasmēm un zināšanām, tur ir ļoti jānopūlās. Un tā ir tā labā lieta, ka faktiski visi cilvēki mūsu valstī, Latvijā, visi tiek spiesti, mudināti, aicināti, motivēti, iegūt vismaz pamat izglītību, vismaz sākumskolas izglītību, vismaz iemācīties lasīt, rakstīt, rēķināt un tā tālāk. Lūk, bet domājot par iezīmēm, kas atšķir, kas ļauj ieraudzīt atšķirības. Pirmā lieta, kas man pārsteidz, tad, kad es jau kā bērnu tēvs saskāros ar mācību procesu un pirmajām klasītēm, un tas tā ļoti nokontrastēja ar manu personīgo izglītības pieredzi sākumskolā. Pirmajās klasēs bērni varēja skolotāju uzrunāt vārdā. Tā varbūt ir tāda neliela detaļa, varbūt tas ir tāds, kāds mācītāji, tas ir nebūtiski, un toreiz es atceros, es jautāju skolotājiem, vecākiem, kāpēc bērni skolotāju uzrunā nevis uzvārdā, nevis par skolotāju tikai, bet skolotāju un vārdā. Jo es atceros no savas bērnības, sākot ar pirmajām klasēm, turpinot visām pārējām, mēs skolotājus vienmēr uzrunājām, ja vārdā, tad arī uzvārdā, un tas ir tāds, no skolnieku puses cienīgs saskarsmes veids. Man toreiz paskaidroja, ka tas ir tādēļ, ka bērni ir maziņi pirmajā klasē, un viņiem vieglāk ir uzrunāt skolotāju vārdā, jo, lūk, viņi visus uzrunā vārdā un tā. Tad es redzēju, ka šī tradīcija turpinās 1. klasē, 2. klasē, 3., dažkārt 4., jau 5. Un tad es tā pamanīju, ka šī tāda ļoti familiārā pieeja un saskarsme, viņi turpinās. Un tas parādījās arī vēl dažādās citās lietās. Varbūt tā ir tāda mazliet reakcija uz tādu ārējo formu, bet
par sarunas un saskarsmes veidu un to, ko un cik lielā mērā skolnieki drīkst atļauties attiecībā uz skolotāju. Un, protams, ka mēs sabiedrība un bērni, mēs dzīvojam vienā tādā telpā, vērtību telpā, un nav brīnums, ka bērni dzīvo ar līdzīgu vērtību sistēmu, kāda ir arī pieaugušie. Un, ja agrāk izglītība sākās ar to, ka tev ir jābūt zināmai cieņai un respektam pret to, no kura tu saņem izglītību, pret to, no kura tu saņem zināšanas un prasmes, sākot ar absolūti nepieņemamu tādu familiāru vēršanos, tādu uzrunāšanu vārdā vai necienīgi. Tad beidzot arī ar saskarsmes veidu un saskarsmes kultūru. Nerunāšu par dažādām detaļām, kā tas izpaudās agrākos laikos un tagad. Bet tas mans secinājums ir tāds, ka tas izriet, protams, no šīs vispārējās attieksmes un sajūtas, ka mēs esam ļoti vienlīdzīgi. Un no vienas puses varētu teikt, tā, tas ir ļoti labi, mēs esam vienlīdzīgi. Jā, es varētu teikt, kā mācītājs, Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi, kā cilvēki. Tomēr dažādās situācijās, dažādos apstākļos mēs neesam vienlīdzīgi. Ir atšķirīgas mūsu tiesības, mūsu pienākumi, un tur rodas šī, ja tā var teikt, nevienlīdzība. Un tajā nav nekā diskriminējoša, tajā nav nekā pazemojoša, tā ir tāda reāla sava statusa, stāvokļa un vietas apzināšanās. Un izglītība sākas no tā, ka ar to, ka cilvēks apzinās, ka tev ir kaut kas, ko tev var iemācīt, ko tu vari uzzināt, un skolotājs ir ne tikai partneris, ne tikai, kā šodien vēl pētīja jauno skolu 2030, jauno saturu un metodoloģiju un pieeju, un tur skolotājs vairāk tiek uzsvērts kā tā procesa vadītājs, menedžeris, gandrīz vai kolēģis, līdzgaitnieks. Un visai šai programmai cauri kritiskā domāšana, kritiskā vērtēšana, un kritika ir no paša sākuma līdz pašām beigām. Un kritiskai domāšanai un vērtējumam tiešām ir ļoti liela nozīme, bet, manuprāt, lai tu varētu vērtēt kaut ko kritiski, ir labi kaut ko sākumā iemācīties kaut kādas zināmas elementāras lietas, zināmas elementāras prasmes, un tad jau uzņemot šīs zināšanas, tev veidojas spēja atšķirt, kritiski vērtēt un tā. Es noteikti piekritīšu, jo, ja mēs skatāmies tiešām arī dažādās pasaules valstīs, tad ir tas nosacījums, ka savā laikā mēs esam bijuši vairāk orientējušies un domājuši arī par to, ka ir hierarhija. Teiksim, tāpat Anglija, uz kuru mēs tiecamies, un mēs ārkārtīgi daudz mūsu tautiešu sūta un grib sūtīt savus bērnus uz labākajām Anglijas skolām, un tur ir tomēr, tā tad ir strikti, tā tad ir tomēr šīs privātās elitārās skolas, tur ir ļoti strikti noteikts, tātad kur ir pasniedzējs, skolotājs un teisa skolnieks, un tur tā hierarhija darbojās pietiekami labi. Tas nenozīmē, ka doma apmaiņa nevarētu būt, bet tomēr tās cieņas izrādīšana, tā forma, arī tā ārējā forma ir savā būtībā kaut kāds tāds tomēr standarts, kurš arī tevi varbūt savāc un tevi disciplinē patiesībā, arī tavu domu iespējams, ka varbūt saliek kaut kādā veidā kopā, ja? Tad tu jūties arī drusciņi savādāk, un es nenoliekšu to, ka un pienāk kāds brīdis, kad, piemēram, students un pasniedzējs, piemēram, vai arī kolēģi, teiksim, jaunākais kolēģis un vecākais kolēģis, kad viņi diskutē, kad viņi apspriež šos jautājumus, bet tanī brīdī, kad tu mācies, tu tomēr cieni to cilvēku attiecīgi, kurš tev dod šīs zināšanas. Bet redziet, cik ir nācies tomēr šobrīd jau redzēt jau pirmos arī tādus jau rezultātus no šīs skola 2030,
Tad mēs jau ieraugam to situāciju, ka neskatoties uz to, ka jau tagad jaunā pieeja un kritiskā pieeja, tad mēs neredzam šo kritisko spēju atšķirt tiešām fundamentālas lietas, kas kā notiek no arī savā ziņā falsifikācijas. Ja. Mēs tomēr nespējam kā sabiedrība arī šobrīd atšķirt arī, teiksim, pamatzināšanas, jo viņas vienkārši šobrīd mēs ceļam tā kā māju, ceļam bez pamatiem, pamatus mēs neieliekam, ceļam māju un brīnumies, kāpēc mums māja īsti tā kā nestāv. Un tad, ir par šo te skolu, es laikam teiktu tā, mums ir tik daudz bijuši eksperimentālo dažādu risinājumu, atteikties no izvēles priekšmetos, vispār atteikties no matemātikas, no ķīmijas, no bioloģijas, no vēl vis kaut kā. Kādi tikai eksperimenti nav bijuši, un neviens pēc šiem te eksperimentiem nav bijis analīzes izvērtējums, ko šis eksperimentālais variants ir devis, plusus, mīnusus, kā vienmēr, ja? Un tad saprotot tos plusu un mīnusu, tad mēs varam iet tālāko reformu vai tālāko ideju bīdīšanu, saprotot tātad, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam. Bet, tad lūk, mēs tagad runājam par kritisko kaut kādu vērtēšanu, bet tanīpat laikā mēs jau neanalizējam to, ko mēs iepriekš esam sadarījuši. Ja? Mēs tikai redzam šobrīd to situāciju, ka tas skolas rezultāts ir tāds, kāds ir. Un, diemžēl, es atkal atgriezīšos pie tā, viens ir tās zināšanas, bet otrs ir arī cilvēciskais dzīves viedums. Ja? Un tas dzīves viedums mums ir palicis kaut kur ārpusē, un tās gan cilvēciskās attiecības un morālās attiecības arī ir palikušas kaut kur, nezinu kur, ja. Tad mēs varbūt iemācamies, varbūt mēs tur kaut ko tur veidojam un vēl nezinu ko, bet mēs esam pazaudējuši iespējams arī kaut kur to pašu fundamentālo tajā izglītības sistēmā, gan šo te sevis audzināšanu, jaunās paaudzes audzināšanu, un īpaši jau pievēršot uzmanību arī šiem morāliskajām vērtībām, jo sabiedrība bez tām morāliskām vērtībām, tikai bāzējoties uz materiāliem labumiem, viņa arī īsti nevar tā kā attīstīties. Un tāpēc jautājums tagad par šo te, kā sabalansēt to materiālo un šo arī to morālo aspektu izglītības sistēmā, un kā tad, ja skola iet tikai un runā par šo te kritiskām vērtībām vai kritiskā domāšanu, ja, kā tādā gadījumā, kā ieaustu to, kas ir tomēr cilvēka pašā pamatbūtībā. Jo man šķiet, ka šobrīd es redzot to, man izskatās, ka mēs zaudējam tieši to īsto sakni, tas, kas ir morāliskās tās vērtības, un ap kuru tad mēs audzējam visas zināšanas un visu pārējo. Vai ne tā? Jā, te ir viena ļoti būtiska lieta. Jūs pieskārāties ļoti pareizi būtiskai lietai, proti vērtības. Un redziet, ar vērtībām ir tā, ka pretēji tādam postmodernam skatījumam uz pasauli un uz vērtību sistēmu, vērtības ir kaut kas, no vienas puses, varbūt zināma subjektivitāte vērtībām. Izpratnē, kas ir labs, kas ir slikts, bet vērtības tomēr paredz, ka vērtības ir diezgan konkrētas. Un tā ir tā viena ļoti būtiska lieta, ka, ja mēs gribam audzināt cilvēku un gribam runāt par vērtībām, šīs vērtības ir jānodefinē un jānodefinē salīdzinoši diezgan precīzi. Un, ja mēs skatāmies uz mūsu kultūru, tad mēs varam teikt tā, ka, no reliģijas un no šīs garīgās prakses tā tad izriet vērtību definēšana. Priekšstats par to, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, kas ir atļauts, kas ir aizliegts, tas izriet no garīgās vērtību sistēmas, kas ir balstīta kaut kādā reliģiskā praksē un reliģiskā tradīcijā. Un nav tādas, lai kā dažkārt cilvēki gribētu apgalvot, ka esot kaut kāda vispār cilvēciskas vērtības. Ja?
tad man būtu ļoti interesanti, ja kāds varētu nodefinēt un pateikt, pasakiet man lūdzu, kur un kādas ir tā saucamās vispār cilvēciskās vērtības. Jo tas, ko mēs šeit, Eiropas un Amerikas, es teikšu tā, civilizētās pasaules kontekstā saucam par vispār cilvēciskām vērtībām, kur ir cieņa pret cilvēka dzīvību, viedokli, iespēja izteikt savu viedokli, iespēja aizstāvēt savas tiesības un vēl daudz un dažādas tiesības un brīvības, kas mums ir. Šīs tiesības un brīvības izriet nevis no kaut kādām abstraktām vispār cilvēciskām vērtībām, bet ļoti konkrēti no kristīgās morāles un ētikas. Jo civilizētās pasaules, tas, ko mēs definējam par civilizēto pasauli, morāla un ētika ir balstīta un arī līdz ar to vērtību sistēma, ja priekšstat par to, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, ir balstītas kristīgajā vērtību sistēmā. Savukārt šī kristīgā vērtību sistēma izriet no kristīgās tradīcijas, kura savukārt ir balstīta arī Dieva vārdā, svētajos rakstos, un ja mēs mēģinātu noreducēt, tā līdz tādam, tā kondensēt, noreducēt, kur tad ir tā kristīgās morāles un ētikas kodols, kur mēs to varam atrast, tad pats kodols ir, kur izteikti kristīgā morāla un ētika ir 10 baušļos, sākotnēji, ja, kur gan jūdiem, gan kristiešiem ir šis kopīgs priekšstats par to, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas ir nepareizs. Un, protams, modernā pasaule ir lielā mērā savus priekšstats par labo un ļauno, pareizo un nepareizo ņēmusi nevien no 10 baušļiem, bet no šīs 10 baušļu izpratnes, kādu to dod konkrēti Jēzus Kristus. Ja. Un tā jau ir, ja tā var teikt, jaunās derības, Kristus apgaismotā bauslība, apgaismotais likums, kas jau bija pazīstams no vecās derības, kur šī apgaismotā likuma tā augstākais punkts, kur Dieva vārds saka, kāds tad ir Dieva likumi, jeb kristīgās un morāls un ētikas, teikt, vispār cilvēcisko vērtību augstākais punkts, kur tad ir. Un, ja saka, mīli Dievu augstāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu, tātad mīlestība uz Dievu, mīlestība uz cilvēku ir tāds, morāls un ētikas augstākais punkts. Un, protams, ja mēs paņemam tikai vārdu mīlestība un nepaskaidrojam, no kurienes, no kāda konteksta šis vārds mīlestība izaug. Un tāpēc es pieminēju 10 baušļus, jo, ja mēs izņemam šo vārdu mīlestību no 10 baušļu konteksta, tad mēs varam nesaprast, par ko tad šeit ir runa. Ja? Un līdz ar to viss kristīgā morāla un ētika ir tas pamats, uz kura veidojas arī mūsu, es teiktu tā, sekulārā humanisma priekšstats par tā saucamajām vispār cilvēciskajām vērtībām. Bet problēma sākas tajā brīdī, kad šīs vispār cilvēciskās vērtības sāk atmest kaut ko no tā, kas ir pirmcēlonis vai sākums vai atskaites punkts šīm vērtībām, šiem principiem. Un tādēļ vēl viena bīstama lieta, ko es ieraudzīju šajā skolu 2030, ir tās nepārprotamās postmodernisma iezīmes, kuras jau sabiedrībā ir notaļ labi redzams, proti tādu fiksētu vai konkrētu vērtību noliekšanu, jeb tāds netiešs un dažkārt pat tieši apgalvojums, ka nav nekādu konkrētu vērtību, nekādu aksiomu, tādā ģeometrijas terminoloģijā runājot, viss ir relatīvs, viss ir, kā tu to redzi vai kā
skaties, un šis relativisms, šī nenoteiktība ir tā postmodernā skatījuma iezīme, jo postmodernisma ideja kā tāda ir, ka tu nevari pateikt, ka tu zini patiesību. Tu nevari pateikt, ka tu zini, kā ir labi vai ir slikti, pareizi vai nepareizi. Viss ir atkarīgs no apstākļiem un situācijas. Zināmā mērā var teikt, jā, daudzas lietas ir atkarīgas no apstākļiem un situācijas, bet to nedrīkst absolutizēt. Un tas, kas parādās šajā jaunajā pieejā izglītībai, tāda, manuprāt, postmodernisma ideja tāda absolutizēšana. Viss ir relatīvs. Bet ja viss ir relatīvs, tad kā mēs varam balstīt un kādas ir šīs vērtības, kurās mēs varam šo izglītību balstīt, jo līdzīgi kā rēķināšanā tomēr svarīgi. 2 + 2 ir cik? Vakar vēl bija 4. Vakar bija 4, bet ja šodien būs 5. Tad relatīva pieeja varbūt ir 4 un varbūt ir 5, jā. Jā, diemžēl mēs šādi ejam, bet varbūt šeit mēs pārrakstam tātad faktiski, ja pielāgojam nosacīti tā, kā tas ir izdevīgi, tātad pielāgojam, pārrakstam šīs vērtības, un tad, attiecīgi, kā saka, kurā pusē, uz kuru pusi vējš mums pūtīs, tas mums arī būs it kā tas pareizais vai arī tieši pretēji nepareizais. Bet šeit jau tā bīstamība tad jau parādīsies nākamā. Piemēram, rietumu pasaulē jau ir raksturīgi ar to, ka vecvecāki, kuri ir rūpējušies par saviem bērniem un mazbērniem, vecumdienās bieži vien ir izstumti no šīs savas ģimenes, ja, tiek aizsūtīti kaut kur tālāk uz vecu ļaužu pansionātiem. Tagad mēs viņus ļoti smalki saucam par sociālās aprūpes namiem ar domu, ka viņi tur ir, lai viņi tur tālāk, kā saka, lai netraucē un nemaisās pa kājām. Diemžēl tā ir rietumu pasaules pēdējā laika tā modernisma izpausme, ka šie vecie cilvēki faktiski, līdz ko viņi nespēja turēt vai nespēja šo te kaut kādu dzīves tempu turēt un tīri arī ekonomiski un materiālā formātā, tādā brīdī viņi tiek aizstumti kaut kur tālu. Un es biju ļoti pārsteigta. Izrādās, ka Latvijā mums ir ārkārtīgi daudz arī šo te vecu ļaužu pansionātu, sociālās aprūpes namu kā tagad, ja, kur ir tūkstošiem cilvēku, pie kuriem neatbrauc nekad un mēnešiem ilgi, ja neviens ciemos. Un tas arī ir acīm redzot tā godāšana, godā savu tēvu un māti. Bauslis mums saka, godā savu tēvu un māti, bet, ja kādreiz ir bijis tā, ka šie vecāki rūpējās par bērniem, tad bērnu pienākums tomēr ir atkal atdarīt ar visu to labāko un rūpēties par saviem vecākiem vecumdienās. Kaut vai šis piemērs, vai šo piemēru mēs varētu skatīties arī no tā, kā mēs patiesībā to visu relativismu esam pārvērtuši, un jau šobrīd, relatīvi, viss ir labi, viņi par viņu tur parūpējās, bet tas ir pilnīgi savādāk. Vai blakus ir tuvs cilvēks, vai blakus ir svešinieki. Jo jūs jau to redzat, jums nākās bieži vien apmeklēt arī šos cilvēkus, kuriem ir bērni, mazbērni, kuriem ir ģimenes un lielas ģimenes, bet viņi ir aizmirstībā tur kaut kur pamesti. Tas ir savu veidā tāds savs veids, kā tā izpausme, kur izpaužās, kur mēs varam redzēt, ziniet, ir tāda pasaka. Vecs pasaka par to, ka reiz kādā zemē bija vecs cilvēks, bija tradīcija likt uz ragaviņām un vest uz mēžu un atstāt. Un dažādos veidos šī pasaka ir latviešu un es nezinu, citās valodās varbūt arī ir, bet mūsdienās nav vajadzīgas ragaviņas, lai aizvestu cilvēku uz mežu, lai viņš tur nomirtu, ka viņš nevar dot sabiedrībai pienesumu, bet savu veidu tāda atbrīvošanās notiek caur pansionātu, un es tiešām kalpoju pansionātā un vadu tur dievkalpojumus, apmeklēju cilvēkus, un jāsaka tā, diemžēl tā tendence ir tāda, ka pansionāti ir, ja piemēram lauku skolas slēdz ciet un bērnu tur nav, tad pansionāts ver vaļā, un tā ir perspektīva. Tas mazliet ir biedējoši, protams, bet tā ir perspektīva
sociālā biznesa joma, proti veco ļaužu pansionāti, veco ļaužu aprūpe, ir kaut kas tāds, kas tagad aktīvi attīstās. Pretēji skolas iet mazumā, bet es teikšu tā, tas ir tāds mūsu laika, es neteiktu fenomens, bet tāda izpausme, un man kaut kā gribās cerēt, ka tas, kā daudz dažādas lietas nav uz palikšanu, ka līdz ar tādu cilvēka vērtības apzināšanos arī veco ļaužu iekļaušana sabiedrībā un dzīvošana kopā ir iespējama. Un man ir bijis prieks dzirdēt, es gan neesmu redzējis dzīvē, neesmu bijis tādās iestādēs, kur Eiropā vairākās vietās tāda kā jauna pieredze, ka ir pansionāti, kur vienā pusē ir pansionāts, veco ļaužu mītne, un otrā pusē ir bērndārs vai tāda bērnu pirmskolas izglītības iestāde. Un tur atgriežās pie šīs atziņas mazliet tādā savādākā veidā, ka šīm paudzēm ir jābūt kopā un cilvēkiem, tiem, kur ir gados un kuri jau ir savu mūžu nogalē un varbūt ļoti aktīvi nevar dot pienesumu sabiedrībai, bet viņi tam mazajam bērnam var dot ļoti daudz. Un savukārt tas mazais bērns ar savu enerģiju, ar savu dzīvi, ar savu dzīvīgumu var dot ļoti nozīmīgu pienesumu tam vecajam cilvēkam, lai viņš nebūtu pāraprūpēts šajā pansionātā un nedzīvotu vienkārši no ēdienreizes līdz ēdienreizei, no pasākuma līdz pasākumam, bet būtu viņam kaut kāds virsmērķis arī viņa šeit dzīvē. Cilvēkam jau vispār ir svarīgi būt patiesībā vajadzīgam, cilvēkam ir svarīgi būt noderīgam, un, manuprāt, tas arī to cilvēku uzreiz arī motivē arī kaut kā dzīvot pilnvērtīgāk, pilnasinīgāk, un tas laikam ir tā ir arī apziņa vienalga, lai varbūt tas nav fizisks darbs, bet tas ir varbūt kaut kāda vienkārši pat padoma sniegšana, un ja kādam to padomu vajag, tas cilvēks jūtās novērtēts, vai ne? Vai tā taču ir? Protams, un diemžēl mēs dzīvojam diezgan atomizētā sabiedrībā, atomizētā tādā nozīmē, ka, kāda ir bieži vien ikdiena. Tētis un mamma strādā. Tētim ir algots darbs, mammai ir algots darbs. Vectētiņš un vecmāmiņa, viņi dzīvo kaut kur citā vietā, atsevišķā varbūt dzīvoklī vai mājā. Bērns tātad jau diezgan agri tiek nodots kādā pirmsskolas un vēlāk jau citās mācību iestādēs. Visi satiekās vakarā, labākajā gadījumā nedēļas nogalēs. Un tas laiks, ko ģimene var kvalitatīvi pavadīt skolā, ir ārkārtīgi mazs. Un te, protams, mēs varētu runāt par daudz un dažādām vērtību sistēmas problēmām. Piemēram, vecajā Eiropā, es nepieskaitu Latviju pie vecajā Eiropas, mēs tam mazliet postpadomu mantojums, bet, piemēram, mums bija tāda interesanta situācija. Neskatoties to, ka liekas tur dažādas tādas inovatīvas idejas un sabiedrības kaut kādas izpausmes tur iet ar karogiem priekš tur, bet ir kaut kādas lietas, kuras tur saglabājas. Piemēram, mums šeit Saulkrasta mācītāju mūžā laika pa laikam dzīvoja jaunieši, kuri dažādi Eiropas projektu ietvaros atbrauc šeit, lai mācītos vai lai piedalītos, piemēram, kā brīvprātīgie skolā. Ko palīdzēt skolā, bērndārzā un tā. Bija kāda meitene no Vācijas, kurai atbrauca vecāki. Meitene krietni jaunāka, tātad viņai tagad varētu kaut kādi apmēram 30 gadi uz doto brīdi, tas bija pirms kādiem 10 gadiem, kad viņi bija šeit. Un atbrauca viņas vecāki, kuri bija apmēram mana vecuma, varbūt mazliet, tādi vēl nelīdz 60 gadiem. Ja? Un tad mēs satiekamies, dzeram tēju, kafiju un runājamies, un tad es jautāju meitenes tēvam, ko viņš dara. Viņš saka, viņš ir ceļu inženieris, būvē Vācijā ceļus, tur staigā pa ceļu. Un tad es jautāju mammai, ko jūs darat?
Un viņi man par tādu pārsteigumu saka, es esmu palīgs savam vīram. Es saku, kā? Nu, un tad viņi paskaidroja, ka viņa nestrādā algotu darbu, viņa var atļauties būt mājās, viņa var darboties dažādos sociālos projektos, kas saistās ar bērniem, jauniešiem, kur nemaksā algu. Brīvprātīgi. Tā skaitā pie baznīcas. Un šo ģimenes uzturēšanas funkciju, algas sagādāšana, tā ir tātad tēva ziņā, viņš strādā. Mamma, viņa palīdz tēvam, viņa rūpējās par mājas soli, pieskata mājās bērns, plus vēl darbojas tādās jomās, kur neviens viņai algu nemaksā. Baznīcā ar jauniešiem un tā tālāk. Un tur Eiropā vēl joprojām ir cilvēku kategorija, kuri dzīvo pēc šādas standartiem, šādas uztveres, ka sieviete drīkst. Es nesaku, ka viņai ir pienākums, bet ka viņa drīkst. Un viņa var nesaņemt sabiedrības nosodījumu par to, kāpēc tu neizglītojies, kāpēc tev nav darbs, kāpēc tev nav kaut kāda īpaša profesija, kāpēc tu nestrādā 8 stundas dienā, 5 dienas nedēļā, kāpēc tu neesi aizņemt kaut kur, kāpēc tu neesi kaut kur aizņemt ārpus mājas, jo tas, ko es esmu sajūtis un sadzirdējis no sievietēm bieži vien Latvijā, viņa varbūt gribētu turēt mājas pavārdu, pieskatīt bērnus, rūpēties par kaut kādām lietām un sabiedriski aktīva būt tur, kur nemaksā algu, bet kur ir vajadzīga sirds, dvēsele un rokas un līdzdarbošanās. Bet sabiedrības spiediens ir tāds, ka viņai ir jāstrādā, viņai ir jāveido savu karjeru, un tas ir tāds spiediens no ārpuses, ja tā var teikt. Un vecajā Eiropā arī šis mainās, bet tur vēl ir šīs ģimenes, ir sabiedrības cilvēki, kur dzīvo pēc šāda modeļa, ka drīkst tā dzīvot. Un pat var sieva šādā veidā pat pensiju nopelnīt, strādājot mājās un tā. Un es domāju, ka tas, ko mums nevajadzētu šeit Latvijā darīt, skriet visām inovācijām un visam jaunajam pa priekšu, jo dažkārt jau daudz, kas ir jauns, ir labi aizmirsts vecais. Un to var teikt gan par ģimeni un par to kārtību, kāda ir ģimene, jo izglītība pirmkārt sākas no ģimenes, gan arī domājot par to, kā strukturēta un veidota ir sabiedrība un kādas ir šīs sabiedrības vērtības. Man mazliet izbrīna tas fakts, ka lūk, šī skola 2030, viņa tik viegli sāka iestrādāja faktiski lūk šo te relativismu un to garīgo vērtības sistēmas tādu, kā es pat teikšu, noārdīšanu. Neskatoties uz to, ka Latvijā mums tomēr piederība pie dažādām ticības virzieniem ir tomēr ļoti populāra bijusi. Mums ir katoļi, mums ir luterāņi, mums ir baptisti, mums ir viss, bet tāpat laikā sabiedrība tomēr ļoti ātri pameta. Varētu pat teikt šīs te vērtības, jo redzot to, kā šobrīd attīstās tās tendences, tad ir tā viela pārdomām. Un te, jāsaka, ir tā, ja no luterāņu puses es varbūt esmu mazāk dzirdējusi, šādus te pārsteidzošus tādus brīnum tekstus, tad man jāsaka, ka no katoļu reliģijas pārstāvjiem, pat mūsu pāvests, maigi izsakoties daudzreiz tagad izbrīna. Un varbūt, ka tas reliģijas, jeb katolisma reliģijas noārdīšanās ir bijusi varbūt pat ātrāka nekā mēs varbūt esam pat apzinājušies, jo rezultātā mēs tagad redzam tādus ļoti saudabīgus izteicienus no pāvesta. Mēs redzam šobrīd, ka pāvests apsveicu Putinu ar ievēlēšanu, kas izraisa vienkārši maigi izsakoties šoku. Varbūt, ka pat arī šis katolisms, redzot to, kas notiek, un šajā modernismā ir varbūt
kā saka, dažreiz pat paši sevi pazaudējuši vai aizmirsuši tātad šo virzību kaut kādu, varbūt man pat tā dažreiz liekas. Protams, ka šobrīd, pat man vēl jau daudzreiz liekas tā, protams, ka reliģija nav viens un tas pats, kas ticība, jo cilvēkiem kuriem ir ticība saglabājusies savā, dziļākajā būtībā, bet šī cilvēciskā, cilvēks ir cilvēks ar visām savām vājībām. Un varbūt, ka tajā katolismā, tomēr šī cilvēciskās vājības ir paņēmušas tādu virsroku un tā rezultātā pazudušas ir tās viss pārējais, kas ir tomēr bijis ļoti fundamentāls un ļoti nopietnas. Tādas pārdomas man tiešām rodas. Un tieši tas man izraisa to izbrīnu, ka tajā skola 2030, kur mums kā sabiedrībai, kura mēs tomēr esam mācījušies un kur tomēr esam bijuši tādi ļoti tomēr arī konservatīvi, ka mēs tik viegli esam mēģinājuši šobrīd pazaudēt. Un mums pat tas nav licies kā sabiedrībai bīstams, vai mēs par to neesam runājuši, varbūt mums tas vairs neinteresē, varbūt mēs esam tādā vienaldzībā aizgājuši. Kas tas tagad ir? Kā to skaidrot? Jo, redziet, arī man ir pretrunas, jo es vairs nezinu, ko domāt par šo te izpausmi, jo arī man liekas, ka skola 2030 un jebkuram saprātīgam vecākam un skolotājam vajadzēja celt arī trauksmes sirēnu par to, ka šajā te jaunajā programmā tomēr pazūd fundamentālas vērtības. Ja? Bet tāpat laikā ir klusums. Ir klusums no visām pusēm, no skolotājiem, no vecākiem. Gal beigās mēs neredzam arī tādus arī no reliģiju pārstāvjiem. Varbūt tiešām tāpēc, ka tās reliģijas kļūst vājākas, varbūt grūti pateikt. Kā jūs varbūt uz šādu ļoti varbūt sarežģītu jautājumu man atbildētu? Jā, dažādas reliģija vai, teiksim, šaurākā nozīmē es varētu teikt tā. Baznīca saskarās ar visiem pusdienu izaicinājumiem, tā skaitā ar to, ka sabiedrības attieksme pret dažādām lietām norisēm gadiem ejot mainās. Un tā tas ir bijis no senākiem laikiem līdz arī mūsdienām, ka baznīca mēģina reaģēt, komentēt vai kaut kādā veidā līdzdarboties ar tām aktualitātēm, norisēm, kas ir tagad sabiedrībā. Un dažreiz tas izdodas veiksmīgi, dažreiz tas neizdodas veiksmīgi. Un es domāju, ja runa ir gan par mūsu luterāņu baznīcām, kas ir, es domāju, citu valstu luterāņu baznīcām, gan arī, diemžēl, gan par Romas katoļu, gan pareizcīgo baznīcu, dažādās situācijās šī reakcija uz aktualitātēm, un es pat teiktu izaicinājumiem, kas notiek sabiedrībā, viņi ir baigi izsakoties tāda neadekvāti. Ja? Un tā vēlme droši vien ir laba, iet vienā solī ar laikmetu, atbildēt uz cilvēku vajadzībām, kaut kādā mērā piepildīt tās, bet cik tas labi sanāk, tas ir jautājums. Piemēram, ja pāvests sveic Putinu ar uzvaru vēlēšanās, manuprāt, tā ir tāda pilnīgi nevajadzīga viņa skriešana vezumam pa priekšu, un šī nav pirmā aplamība, ar ko esošais pāvests ir izcēlies, arī viņa aicinājums uz mieru un balto karogu izklausās diezgan, manuprāt, neadekvāts. Ja. Varbūt viņam ir labi nodomi, kurus mēs nespējam nolasīt, bet viņam kā katoļu baznīcas galvai, tomēr vajadzētu padomāt par to, kādas ir šo labo nodomu sekas un apsveikt diktatoru ar uzvaru vēlēšanās, kur vēlēšana nav, un aicināt padoties tos, kuri izmisīgi cīnās, lai paliktu dzīvi. Tās ir pēdējās, manuprāt, lielākās kļūdas, un viena no kļūdām, manuprāt, ir arī
ko es arī tā tuvāk papētot un diskutējot ar amata brāļiem, šī vienzimuma attieksme pret vienzimumu attiecībām no katoļu baznīcas puses. Jāatzīst, ka mūsu luterāņu konfesijas dažādās pasaules valstīs ir pasteigušās vēl tālāk un legalizējuši pilnīgi un absolūti to, ko Dieva vārds absolūti neparedz, kā kaut ko legalizējam un normāli kristīgā baznīcas kontekstā, tad daudziem, kas ir uzskatījuši, ka Romas katoļu baznīca ir konservatīva un balstīta tādās vērtībās un tradīcijās, šis jaunākais pāvests dokuments par to, ka zināma svētība zināmos apstākļos ir paredzēta vai iespējama homoseksuāliem pāriem, nevis atsevišķam cilvēkam, grēciniekam kā tādam. Dieva svētība ir vajadzīga, pat tad, ja es esmu darījis lielus grēkus un atkritis no Dieva svētība man ir vajadzīga, bet šis akcents uz to, ka vienzimumu pāriem var būt arī kāda īpaša svētība tieši kā pāriem, tur, manuprāt, arī parādās zināmas problēmas šajā dokumentā un tāda divdomība, kas kristīgajā kontekstā ir tā grūti saprotam, lai kā arī teologi ir mēģinājuši skaidrot, interpretēt šo pāvestu izdoto dokumentu, tomēr tur ir diezgan sarežģīti. Bet, diemžēl, jāsaka tā, arī mūsu luterāņu baznīca, paldies Dievam, Latvijas luterāņu baznīca, mēs esam konservatīvi ne tikai vārdos, bet arī darbos, un vārds konservatīvs nav lamu vārds. Līdzīgi kā, principā, vārds liberāls arī nevajadzētu būt lamu vārdam, bet, mūsdienās tas vairāk izklausās pēc lamu vārda, tāpēc, ka ar vārdu liberāls tiek saprasts bieži vien tādu tradicionālo vērtību graušanu vai apšaubīšanu, un šādā nozīmē liberālisms ir kaut kas slikts, bet principā vārds liberālisms vai liberāls, tas ir kaut kas atbrīvojošs, tas jau kā termins, tas varbūt nav tik slikti, bet arī mūsu luterāņu baznīca nevienmēr, domāju, īpaši rietumos, daudz viet nevienmēr turās pie šīm tradicionālām kristīgām vērtībām, varbūt ir palikusi tikai tāda baznīcas ārēja organizatoriska, kultūra vēsturiska čaula, bet tas vēstījums, tā sāls, tas saturs, tā būtība ir kaut kur ļoti tālu perifērijā. To, ko es iepriekš teicu, varbūt, ka tieši tas ir tas iemesls, kāpēc mēs tajā skolā 20-30 gadu skolotāji, gan vecāki ir tik viegli pieņēmuši to, ka mēs zaudējam savu vērtību sistēmu. Varbūt tieši tas, es domāju, ka mēs pieņemam to, ka mēs zaudējam, ka mēs viņu atmetam, jeb ka mēs pasakam, ka tas varbūt nav tā, jeb tas ir dažādi traktējums vai kā savādāk. Kaut gan patiesībā vērtība jau nav dažādi traktējumi. Es domāju, ir laikmeta gars un ir mode, kas mēdz būt mainīga un pārējoša, līdzīgi kā ar apģērbiem. Vienbrīd modē, es atceros, manā bērnībā, man tēva jaunībā bija kurpes arī vīriešiem ar augstiem papēžiem, bikses ar platiem galiem. Un tagad mana vidējā meita arī, viņa saka, vajagot bikses ar platiem galiem, tas esot moderni, un tas esot stilīgi un tā. Un tad es tā domāju, interesanti, tā mode ir kaut kas tāds, kas cikliski atkārtojas. Un es domāju, arī garīgā tādā sabiedrības noskaņojumā ir sava mode. Es domāju, tagad ir mode, piemēram, legalizēt to, ko kādreiz nelegalizēja, atļaut to, kas bija aizliegts. Bet mēs redzam arī tādās garīgās lietās jau notiek tāda brīvlaišana, ka viss vai daudz kas tiek atļauts, un tad atkal atgriešanās pie vērtībām. Un to cikliskumu mēs varam redzēt
arī tādā lielākā vēstures griezumā konservatīvisms un liberālisms iet tā kā par īņķi un atgriežas. Tā kā es domāju, arī tad, ja mēs varbūt ar bažām tagad skatāmies uz mūsu izglītības sistēmu, liekas, viss ir atļauts, daudz kas no tā, kas ir bijis vērtīgs, ir izgājis. Es domāju, tas tā nav uz palikšanu, jo savulaik daudz kas ir bijis atmests un dažādi laiki ir bijuši, piemēram, viens ir reformācija kā atgriešanās pie vērtībām, kā atgriešanās pie baznīcas kaut kādiem pirmsākumiem pie rakstiem. Un tad atkal ir arī par morāli runājot. Es domāju, ka arī tās lietas, kuras tagad mēs piedzīvojam, ka tās tiek uzspiestas, tur, piemēram, vienzimuma attiecības vai tiek pārdefinēts, ka mēs tagad paplašināsim ģimeni un pateiksim, ka tas viss ir normāli. Es domāju, paies kaut kādi gadi un mēs atgriezīsimies atpakaļ pie tā, ka teiks, īsti normāli tas nebija. Kas ir mēs pārsteigti. Jā, paldies. Šodien mēs runājām varbūt vairāk par šo izglītības aspektu, bet nākamajā reizē mēs runāsim un paturpināsim, tad uz kāda pamata ir auglīgas dažādas propagandas. Mēs sākām ar šo izglītību. Cilvēkam pamatus ieliek un šo te arī domāšanu un arī kritisko domāšanu. Mums pieliek klāt, tātad dot šī izglītība, dot šī pieredze ģimenē, dot pieredze arī par to, kas ir labs un kas ir slikts. Un tad mums nāk tajā mūsu reālajā dzīvē propaganda. Un propaganda var būt dažāda un dažādos virzienos. Un tas nav tikai politika, tā var būt arī dažādas par to modernismu un tam līdzīgi. Bet katrā gadījumā propaganda mūs ietekmē. Bet ietekmē mūs gan pozitīvi, gan negatīvi. Dažreiz ir pat tā, ka mēs brīnamies, kā tā var būt, ka cilvēkam ir pilnīgi prāts sajaukts. Jā, kā mēs to ikdienišķi varbūt tā sakam. Tad lūk, nākamajā reizē mēs ar manu sarunu biedru pārunāsim to jautājumu, kur propaganda gūs šo te labo augsni un var attīstīties un principā pārņemt cilvēku prātus un novest varbūt pilnīgā nesaprašanā un var ievest pilnīgā purvā, un kuros brīžos tas faktiski nevar attīstīties. Un tāda būs nākamā mūsu tikšanās tēma, par ko mēs runāsim. Paldies milzīgs Ivo Pavlovičam par jūsu domām, par jūsu vērtīgajām atziņām, jo es domāju, ka tiem, kuriem interesē šie jautājumi mazliet no citiem redzes punktiem paskatīties, tiem būs ar gandarījumu paklausīsies, jo tiešām es ar lielu gandarījumu tiešām vēlreiz saku lielu paldies par jūsu piedalīšanos un par jūsu atziņām, jo to, ko mēs šodien runājam, es nevaru sadzirdēt, ne es, ne jūs, mēs nevaram sadzirdēt masu mēdījos, un tieši tāpēc šī bagātināšanās, kad mēs alternatīvos variantos tomēr nesam sabiedrībai kaut kādu jaunu varbūt domu, vai arī atjauninam domu, vai atsvaidzinam, tas tomēr ir ārkārtīgi svētīgi. Paldies jums par sarunu un uz tikšanos nākamajā reizē. Visu labu! Visu labu!